Oh, it's a lovely left hand. The referee's having a look and jumps in. That's... Viņš ir pasaules čempions, sadraudzības spēļu zelta medaļnieks ar izcilu kāju darbību, ko treneri izmanto kā paraugu. Viņš ne tikai uzvar pretiniekus, bet arī liek tiem izskatīties lēniem. Nekļūsti par viņa skaistuma upuri. Šī ir Skaja Nikolsone, 30 gadus vecā austrāliete, kur cīnījās no Goldkostas līdz zeltam pasaules čempionātā un lika visam sporta veidam pārdomāt, kāds ir elites sieviešu boks. Skaja Nikolsone dzimusi 1995. gada 27. augustā Medubrokā, Kvīnslendā, Austrālijā. Uzaugusi Goldkostā un apmeklējusi Our Ladies koledžu. Bet pat pirms viņa izdarīja savu pirmo sitienu, viņas stāsts jau bija neparasts. Gadu pirms dzimšanas Skajas Nikolsones brāļi Džeimijs un Gavins gāja bojā autoavārijā. Viņa viņus nekad nesatika, bet nesa līdzi visu mūžu. Džeimijs Nikolsons nebija parasts cilvēks. Viņš bija boksers un olimpietis. Viņš startēja 1992. gada olimpiskajās spēlēs un izcīnīja bronzu 1990. gada sadraudzības spēlēs. Nepabeigts mantojums. Tāpēc, kad Skaja sāka trenēties 12 gadu vecumā, viņa to darīja Džeimija Nikolsona Memorial Gym Jatalā, kas nosaukta viņas nelaiķa brāļa vārdā. Katrs rauns, katra sviedru lāse nesa sev līdzi viņa piemiņas smagumu. Un viņa nebija viena. Viņu treniņos piedalījās arī nākotnes pasaules čempiones Černeka Džonsone un Čeke Nīlija. Šī sporta zāle izaudzināja čempionu paudzi, ne tikai vienu čempioni. Jau sākumā Skaja izcēlās. Kamēr citi jaunie bokseri koncentrējās uz sitieniem, Skaja bija apsēsta ar izvairīšanos no tiem. Kājudarbs, leņķi, aizsardzība. Sākumā kusties, tad domā, beigās sit. Šī filozofija kļuva par viņas identitāti, un tā drīz viņa aizvedīs uz šī sporta lielākajām skatuvēm. Pirms olimpiskajām spēlēm bija pasaules čempionāts. 2016. gadā Skaja startēja pusvidējā svarā, ieguva bronzu, bet Rio de Janeiro olimpiskās spēles viņai izpalika. Viņa nekvalificējās. Citu bokseri tas salauztu, bet Skaja nolēma nokrist par 4 svara kategorijām līdz spaules svaram un sākt no jauna. Uzupurēšanās atmaksājās neparedzamā veidā. 2 gadus vēlāk Goldkostas sadraudzības spēlēs dzimtenē Skaja Nikolsone finālā cīnījās ar Mikaelu Volšu no Ziemeļīrijas spalvas svarā. Good left hand, so principally from a boxing perspective, hitting the boxers that they have to engage, and on the resumption, well, both boxers nudging away. Well, you hear the cries from Walsh's corner. Bija ar dalītu tiesnešu lēmumu iegūst zelta medaļu dzimtenē, taču tas nebija viss. Tokijas olimpiskajām spēlēm, kas pārcaudas uz 2021. gadu, Skaja kvalificējās 2020. gada Āzijas un Okeānijas kvalifikācijas turnīrā Ammānā, Jordānijā. Pēc uzvaras pār mongolieti Bolortultu, Murkujagu un vietas iegūšanas Austrālijas olimpiskajā komandā, Skaja ieradās Japānā ar amatieru rekordu – 107 uzvaras un 32 zaudējumi, rētas no gadu ilgas elites startautiskās konkurences. Un viņa cīnījās ar visu, kas viņai bija. Taču ceturdaļfinālā viņa sastapās ar britu sportiste Kerisu Ārtingstolu, un šī bija sīva un mokoša cīņa, kas pēc tiesnešu kartītēm beidzās ar rezultātu 3-2 viņai par sliktu. Nice again, body shot there. Just picked some very nice. Get the jabs going, that's another solid jab. It gives you so many options. For Ārtingstolu, the longer that round went on. Bez medaļas, tikai vilšanās viņas lielākajā arēnā. Viņa devās prom no Tokijas ar plānu, un pasaule drīz uzzinās, uz ko viņa ir spējīga. Skaja Nikolsone parakstīja līgumu ar Matchroom Boxing un debitēja profesionāli rindās 2022. gada martā. Deviča bija pie Changa Resort and Casino, San Diego, ASV.
Jessica Juareza bija viņas pirmā profesionālā pretiniece, un jau no paša sākuma bija skaidrs, ka šī nebūs konkurētspējīga nakts. Combined record of her opponents is Nicholson, nice and accurate. Timely once again. Nikolsonas džebs radīja problēmas, un viņas kāju darbs lika Juarezai izskatīties, it kā viņa cīnītos pret ēnu. Tīra, precīza, dominējoša no sākuma līdz beigām. Turpina strādāt. Good right hook. Now, fire under, and that left hand coming out. Vienbalsīgs lēmums, bez drāmas, bez traumām. Austrālijas jaunā profesionāle bija ieradusies bez neviena skrāpējuma. Pēc 7 mēnešiem Skaja Nikolsona atgriezās Brisbenā, lai savā pirmajā profesionālajā cīņā dzimtenē cīnītos pret Kristīnu Džeikobsu, kura bija gatava. Meistarības atšķirība bija redzama jau pirmajā raundā, jo Skaja Nikolsona kontrolēja distanci, tempu un cīņu. Viņa to dara. Vēl viena vienbalsīga uzvara un pirmais sieviešu pusvieglās svara sadraudzības čempions tituls ap viņas vidukli. Skaja Madison Square Garden Hulu teātrī cīnījās par pasaules boksa padomes sudraba čempiones titulu pusvieglajā svarā pret Taņu Alvaresi. Čempionāts? Between Nicholson and Alvarez, what will we see? Alvarez mēģināja izmantot fizisko spēku, spieda uz priekšu un strādāja tuvā distancē, bet Skaja lika viņai par to samaksāt katru reizi, kad viņa mēģināja samazināt attālumu. I don't know if tactics are in her stance. Your first knockout. Honestly, I would be surprised and bothered if she didn't. Jau pirms raunda beigām bija redzams Skajas Nikolsonas pārsvars. Uzvara ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu un vēl viens tituls viņas sasniegumiem. Bet lielākais karjeras pavērsiens bija tuvu. Šī bija cīņa, kas pierādīja, ka Skaja Nikolsona patiešām ir gatava elites līmenim. Linda Leca, bijusī pasaules čempione ar pieredzi, spēja atklāt jebkuru augšupejošas bokseres vājību. Leca lika lietā visu uz Cardiffas starptautisko arēnu Velsā. Viņa spieda uz priekšu, strādāja pa ķermeni un radīja spiedienu, kāds iespējams tikai pasaules čempionāta līmenī. She gets in the ring, doesn't always try and adjust. That she hasn't stopped an opponent yet. Seen her in the past, she is awkward. Skaja Nikolsona veiksmīgi neutralizēja Lecas uzbrukumus un pārliecinoši uzvarēja bijušo pasaules čempioni visā cīņas gaitā. It was the wires through me. I thought it was the height, but that's a good fight tonight. Yeah. So this one, Skaja Nikolson on the front foot. She's controlling that this evening in this second round. Yeah, but if I'm coaching a fighter, It would certainly be a good scout on the record for Skaja Nikolson beating a former world champion, though way past her best Linda Leca. Look, you can see she knows what she's doing, but that's good work from Skaja Nikolson. Vēl viens vienbalsīgs lēmums. 7 cīņas, 7 uzvaras, neviens zaudēts rauns. WBC pagaida pasaules čempionas tituls spalvsvarā viņai bija sasniedzams. Šī bija cīņa, kas visu izmainīja. Skaja Nikolsona devās uz Tijuānu, Meksikā, lai izaicinātu Sabrinu Maribelu Peresu uz WBC pagaida pasaules čempionāta cīņu spalvsvarā. Un viņai tas bija jādara Peresas teritorijā, naidīgas publikas priekšā, kas bija atnākusi skatīties, kā uzvar viņu čempioni. Peresa pirmajos raundos izmantoja mājas priekšrocības un publiku, lai agresīvi sāktu cīņu. Made a smart decision. From title fight. And I think it's a matter of Left hand to the body, a couple of final moments of defeating Elise Marugo Franco. for Sabrina to left. Skaja izturēja spiedienu, turpinot boksēties ar precīzu džebu un izcilu kāju darbu. Right hand there from Perez. You see a smile of the WBO bantamweight title in 20 or so. When you were robbed, Gabe, when you not like Down. Tā kļuva par 10 seconds. vidējos raundos. Tā bija īsta meistarklase. Kad atskanēja beigu zvans, Tijuana bija iegrimusi klusumā. Vietējā publika zināja, ka viss ir beidzies. Perez, a former
Skaja Nikolsone Meksikā ar vienbalsīgu lēmumu uzvarēja vietējo čempioni un kļuva par WBC pagaidu pasaules čempionu spalvu svarā. 2 mēnešus pēc pagaidu titula iegūšanas Skaja atgriezās ringā 3 arēnā Dublinā, un pirmo reizi profesionālajā karjerā cīņa neilga līdz galam. Wildheart izdarīja lielu spiedienu, taču Skaja Nikolsone bija nežēlīgi efektīva. Viņa katrā raundā palielināja spiedienu ar tīrām kombinācijām, pamazām salaužot izaicinātāju. And 2 defeats, as we heard from David Diamante. Those 2 defeats, though, in good company against too long to commit to their attacks there. And lovely right hook there from Nicholson as well. On her shoulders there, but there's nothing coming behind it, so she's ultimately Paga. closer. And if she can build on that, and it's about coasting now, that's lovely there from Nicholson. 9. raundā tiesnesis, redzot pietiekamu kaitējumu, apturēja cīņu. Viņa pirmajā profesionālajā pirmstermiņa uzvarā pagaidu čempioni parādīja, ka nav atnākusi tikai uzvarēt, bet arī iznīcināt pretinieces. There's a thinker in there. There it is. Round 3 scheduled for 10. WBC spalvas svara boksa čempionāts. Pirmā titula aizstāvēšana Wells Fargo centrā Filadelfijā. Diana Vargas iesāk spēcīgu un skaidru nodomu sagādāt Skajai grūtības, taču rezultātā viņa piedzīvoja pārliecinošu sakāvi. She's not going to do it out of range. But she needs to jab her way in this sport. You got to be excited. You want to see that power, that's for sure. Now, this is when you know she's having fun, when she's popping. That would give Amanda Serrano problems. I don't think so. No. Whoa, nice left hand. Best punch of the fight for Nicholson, and maybe she gets on her horse. Visi 3 tiesneši piešķīra viņai rezultātu 100-90. Perfekta uzvara, 10 raundos neļaujot Vargasai uzvarēt nevienā no tiem. Čempioni ne tikai aizstāvēja titulu, bet arī pauda vēstījumu pasaules čempionātā. Good attempt there from Brittany Price-Strong, and if you allow her to get in that rhythm, landed a moment ago, Chapman, she didn't fall. Skajas kustības, laika izjūta un kombinācijas bija citā līmenī. Uz lielākās skatuves, kādu šajā pasaules daļā sieviešu boks bija redzējis. Punches and letting her hands go. She hasn't ever take that fight because her style will be so bad. Titan fight, definitely. Detis vienbalsīgi. Ota palika austrāliešu rokās. Skaja Nikolsone atgriezās mājās cīņā, kas vietējās auditorijas priekšā kļuva par superzvaigznes zaudējumu viņas valstī. Pretī uzvarai stājās obligātā pretendente, nepārspētā Tiara Brauna, ar bilanci 18-0 un 11 nokautiem. Cīnītāja ar iespaidīgu fizisko sagatavotību, kurai absolūti nav ko zaudēt. Brauna sāka agresīvi un spēcīgi, pārvēršot cīņu neglītā un nogurdinošā kaujā. Just can't quite catching towards it rather than rushing. There's a good shot. Corner of Nicholson loved that shot. Finding a tricky target. Nicholson. She fires Cut off the ring as she was talking about in the lead-up. Time! A little uncomfortable since then, but good punching from Brown. Brauna padarīja cīņu fizisku un nērtu, pilnībā izsitot Skaju no komforta zonas. Pirmo reizi savā profesionālajā karjerā Skaja nespēja atrast vajadzīgo telpu boksam. After 7 rounds of the world title fight, touch it down the middle with a straight left hand. Nicholson's got punching range, but it is Brown who fired. Good punching from Brown in this round. Okay, so it's all on the line. A world title belt up to this, and she's given a very good account of herself. Away from home of Brown, who'd worked well to the body herself. Brown comes back with a cup. Publika, kas bija ieradusies svinēt, vēroja, kā viņa čempione cīnās. Un Brauna visu cīņu bija nežēlīga. Tā bija daudz sīvāka nekā jebkurš bija gaidījis. And the new WBC featherweight champion of the world, Tiara, the Dark Menace!
Skaja Nikolsona pirmo reizi kā profesionāli zaudēja WBC pusvieglā svara titulu un savu neuzvarēto rekordu. Atgriešanās mājās sagādāja vilšanos. Bet tas, kas atšķir lieliskos no labajiem, nav tas, kā viņi tiek galā ar uzvaru, bet gan tas, ko viņi dara pēc zaudējuma. Pēc zaudējuma Skaisa komanda nolēma pāriet uz superbantam svaru un sākt no jauna. Atgriešanās sākās tajā pašā Manchesteras arēnā Anglijā, un jau no paša sākuma Skais dominēja. Real handful. Made the world champion, made the good was Start to prove people wrong. With intent, it's really good to see. Lovely hand. Right. Looking aggressive and extremely looking really spiteful. Yeah, different look to it, wasn't it? It was good. Otrajā raundā Skais izlaida virkni nežēlīgu kombināciju, un tiesnesim nācās iejaukties, lai pārtrauktu cīņu Gonzalesam. Oh, it's a lovely left hand. The referee's having a look and jumps in. That's a... Jauna nodaļa un brīdinājums visām supergaļu svara bokserēm pasaulē. Nopietna problēma. Viņa nesen ienāca šajā svara kategorijā. Mazāk nekā 7 nedēļas vēlāk Skaja atgriezās Austrālijā, Brisbanes Fortitude Music Hall, lai cīnītos par vakanto IBF sieviešu starpkontinentālo supergaļu svara titulu. No paša sākuma cīņa šķita sīva, taču Skaja sāka pārspēt Urbaši. Said that they got Nicholson down at 55, and she just touches the jab and looking for the big left. She come out. Sky Nick trying to use the feints to draw the attack from her. Otrajā raundā Skaja izdarīja spēcīgu sitienu Urbaši pa ķermeni, un viņi saprata, ka viss ir beidzies. Kamēr Urbaši atguvās, Skaja noslēdza cīņu ar spēcīgu kombināciju. Oh, she hurt with that body shot. Oh, you gotta keep going. Nice. Divas cīņas jaunajā divīzijā, abas uzvarētas ar nokautu. Šī atgriešanās bija ne tikai īsta, bet arī iespaidīga. Pēdējā cīņa 2025. gadā. Stocktonā, Kalifornijā. Uz spēles ir WBC pagaidu supergaļu svara čempiona tituls pret Juliānu. Luna ar 28 uzvarām, 4 zaudējumiem un 1 neizšķirtu jau gadiem ir šī sporta veida elitē. 10 raundos Luna deva visu, bet Skaja vairāk. Doubling and tripling away in, that's how she uses her corner, telling her she needs to find a long-range version of Luna as well. Similar combinations. Wow. Round 3 now underway. There's something to worry about at all times, especially if she wants to try to get to the inside. Double jab, but she didn't throw the right hand behind it. They want double right hand, but... Counter shot again to the body, then to 51 as well. And those are the... Tyson just continues to lead the dance here. Uzvar ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu Skajai, un Pasaules boksa padomes pagaidu supergaļu svara čempions tituls ir viņas. Super bantamweight champion Sky Nicholson. Atspēlēšanās ir pabeigta, un supergaļu svara divīzijai tagad ir nopietna problēma. Tas ir tas, kas padara Skaju aizraujošu, vairāk nekā tikai tituli. Ja tu viņu redzētu ārpus ringa, tu nekad to neuzminētu. Viņa ir sirsnīga, eleganta un šarmanta bez piepūles, bet, kad viņa nonāk ringā, viņa pārvēršas par kaut ko pavisam citu. Spoks, tehnika, neatrisināma problēma. Kontrasts visu izsaka, un pretinieki to izjūt uz savas ādas. Kas tālāk? 30 gadu vecumā, ar pasaules čempionas titulu un 3 uzvarām ar nokautu pēc kārtas, Skaja Nikolsona vēl nav beigusi karjeru. Revanšs ar Tiaru Braunu ir nenokārtots rēķins. Pilnais Pasaules boksa padomes supergaļu svara čempionas tituls ir nākamais mērķis, un divīzija to zina. Nav jautājums, vai viņa būs divkārtēja pasaules čempione. Ceļš no sporta zāles, kas nosaukta viņas brāļa vārdā, līdz Pasaules boksa padomes čempionas titulam un atgriešanās karalienei. Elites līmeņa tehnika nav tikai stils, tā ir ierocis, ko Skaja Nikolsona izmantojusi, lai sagrautu visus pretiniekus.